Liels prieks, ka jūs salasījušies tik kuplā skaitā. Un es domāju, jūs pasmaidīt drusku ar varāsiet, kaut gan noskrājušies līdz sviedriem esiet. Un par cik mēs esam sapulcājušies šeit pie vecā barona pils, tad man prātā nāk, kā šitās muižas barons tur Aknīstes tirgū pirka sivēnu. Pašam baronam nebija laika, viņš aizsūta sievu uz Aknīsti pēc sivēna. Bet sieva negrib cūciņu, bet veprīti nopirkt, labāk barojas. Un viņa aiziet, bet slikti, ka valodas nezina, tāpat kā tagad. Viņa aiziet uz tirgu cilvēks un saka, es gribu pirkt cūku, bet ne tādu cūku, kā es cūku, bet tādu cūku, kā mans vīrs cūku. Nu, pārdevēja apķerīgi. Un viņa tos veprīti dabūja sev. Tā, latgalieši te ir? Ai, tā labi, tā es runāšu sāļu valodā. Es teikšu tā, kas te tī par sortu svātkiem tagad bija šodien? Zinu, ko agrāk sasacentās, vat pie Dunava pārmeta vierve par Daugavu pāri, latgalīši vienā pusā, a sāļu otrā pusā, un kurš kuru par Daugavu pārvilka. Vat te bija sporta svātki. Es tikai nesaprotu vienu lietu, kur mums tās valodas tik leidzīgas. Vai jūs zoguši jūsu meitas mūsu veirus, vai mūsu veiri jūsu meitas zoguši ir. Bet valodas mums leidzīgas. Tur pielaugstas puses vispār runāju gandrīz latgaliski. Braucu no Daugavpiļa, skatūsīt draudzine ar Ūlu Grūziņu no Svētdienas dīnā no baznīcas pirms Lieldīnam apsvētējus. Tas vēl bija padomju laikā, vēl stāvēja Ļeņins uz Treistūra. Un tad tagad viņa saka, kur tad tu tik bēdīga? Viņa saka, tu priecūtūs. Kai pasavēru, kā jūs valna visas ūlas rospleisa. Uz Ļeņina skatēdamās īkrēt bedrā jūlas pa golam. Zemnīki te ir vai nav? Tā jau zināsit, kas ir gūs lacinūšana. Nu, viena trokalīte sausim teikšu. Es, ka biju mazs bārņāks, man tāvs teica, jāvat gūvida buļam, tāvs ar striķēti pa priekšu, es ar žogaru no pakaļas. Zinu, ka buļs bija mauns, tots pats kā gūs, tik mauns. Es vēl pilngadību sasnīts, visas maunās gūs par buļam saucu. Saproti, tagad jau gāja laiki mainījās, viss notika pa jaunam. Tagad tāvs saka, jālecinoja gūs. Es skatūs, kur tad buļam vesim? Buļs atbrauks da mums, saka. Skatūs, atbrauc ar zirgu. Es domāju, kur tad tam buļam ne rogu, nekā nav. Ar kur ar tu zirgu rācinu uz tu gūvi? Māte saka, klus nesamaisīs, buļs ar tāvu istabā šņapstu dzeri. Nu jā, viss jau notiek tagad pa jaunam. Trokas lītes. Es nezinu, tagad veirīšu ar biksem garam, izīvīšu ar garam biksem staigalē. Saprūt padomju laikā, es domāju, kur ta labāku darbu kā gaļas kombinātā dašu cekā tikt. Dašu ta nav veikalā. Nu, nav problēma. Saka, tev jāizīt ārstu komisija. Nu, kas ta tu komisiju, kun aizīt? Aizbraucu da dakteram, saku, kur te var izīt par tam dasam? Saka, ai, tur pie tā kabineta, tur izīsi par dasam. Aizēju nūst, viena sīvīte pabāž galvu, saka, visi ģērbitīs zemē. Nu, ka zemē te zemē, nūsa ģērbjūs, bet es verūs, Jēzus Marija. Viņam nav tur, kur man ir, un man nav tur, kur viņam ir. Es skatos, apsaģēt vairs nepastāšu. Ar lielu jūni šāvu pa duriem laukā, labi kīsmu, ko galvenā daktera kabinetā. Dakters man saka, kur tu lempi ginekologa? Tā es domāju, labāk īšu gūs ganēt kolkozā, bet par dasam vairs neīšu komisiju. Kā jūs domājat, kas ir dzeiva? Es jums teikšu, no dzeiva vīna anekdote liela, šausmas.
Man jau viņa sākās, ka liku 8. klases eksāmenus. Saprot, aizeju, izvalku tū biļeti, tāda biļešu vēl nebija. Vīnu uzdevumu visā klasā ir izsinūt. Nu, kas parasti nezinu tū uzdevumu. Ko tagad darīt? Skatos, maitina priekšā pavalk bruncēšus, uz kājiņas sarakstīts taisnetis, kas man vajadzīgs. Man tagad koklis izastīpjās kā dzērvai. Un Lauru uz tās maitinas, bet komisija pamanīja un domāla, ka es Lauru citūs nolūkūs, netodūs. Nu. Un izmeta no klases laukā, visi bērni atsapautās, man bija vasaras darbs. Un vēl sabiedriskais futi. Jā, jums bērni visiem ir, jā? Nu, kuri vēl nav precēti, tam jau nevar būt. Saprot ar to bērnu audzināšanu, kā ir. Tagad Reigā visi māca tik kulturāli bērnu audzināt, nu pēc Eiropas standartiem. Pīnu tur pārdūt, tādu līsu pīnu, ka vari dzert dīnu nakti, rasnāks napaliksi ne par bišku. Te sāka pārdūt lasdūnas pīnu 4,5 tauku procentus, 3 sutkas no toaleta natiku laukā. Vat domāju, ka nozīmēja Eiropas pīns un tas vidzemes pīns. Nā, Eiropas pīns, ulbaltuma pilns. Es domāju, tak to es apādu rūlā, kam man vēl ar pīnu āst. Nu. Un tagad Reigā kulturāli jaunieši māca bērnu. Nu, ko māca? Bērnam nesaka curāt, futīt, tas tak bija padomju laikūs teica curūt. Tagad jāmāca kulturāli. Kā tā, ka gribu curāt? Es saku, tu saki dziedāt gribu. Labi, tā īt vasara, vat ap šitū laiku atvad bērnus laukim da vacstāvam. Puika nakti guļ, vacstāv, dziedāt gribu. Vacstāvs saka, nu kas tu glupš, te nakti bļauštaisīt. Vacstāv, bet es šausmēji gribu dzīdūt. Nu labi, te tā klusiņam man pjaus. Jūs visi atceraties padomju laikus, ka gāja elektrifikācija. Teica, katrā būdiņā degs Vladimira Iļiča lampiņa, bet dega jau var kaut kur. Kolhozā vienā mājā, vienā golā dzīvo vecpuiss, kurs sīvīti nav mūžam redzējis, otrā golā vecmeita, kur ar veju radnikot nav dzīvovas. Nu, viņi pensijā abi divi iebrauc, ievelk viņiem elektrību. Uz mašinas durvīm rakstīts ZAET. Ko tie nozīmē, es nezinu. Tagad viņiem saka, nu jums maksāt nevajadzās pensionāriem par velti, bet aiziet uz pilsētu un parakstieties, ka elektrība ievilkā. Aiziet abi uz pilsētu, iet pa pilsētu, skatās Zaks. Aha, atradām, redz, cik modri dur iekšā. Ieiet Zaksā, tur pam, param, lūdzu jūsu pasītas, nu un visu noformā, saraksta. Onkulim prasa tam vecpuisim, nu samaksā par sarakstīšanu. Onkulis teica, nā, greizit kaut nūs, tas nemaksūšu. Viņš domā tos vadus. Prasa vecmētā, saka, nu samaksājiet jūs, mums viņam naudiņas nav. A vecmētā saka, es ar namaksūšu, es tiku da šamars veceit, iztikšu uz priekšu. Saprotiet, Krievu laikos vēl bija, nu padomju laikos, tādi moments, Gorbačova režīms, alkoholu, nī. Nu, labs jau bija, bet dzāra vienalga. Un ko dzāra šausmas. Divi tādi, kuri nevar nebrīdi iztikt bez alkohola, izstaigā veikalus, nav, nedot. Taluni beigušies, alkoholu nedot. Aiziet uz aptieku. Aptieķerina saka, nā, mīļie, spirtu es jums nevaru dot. Vienīgi man ir suņa spirts. Dzersiet? Jā, dzersim. Paņem to suņa spirtu. Otrā dienā sievas abas satiekas, saka, šausmas. Mans vīrs laikam prātu nodzāra. Nāca mājās, visus kaķus izdzenāja, aprāja zvirbuļas taba galā.
apčurā visus līkumus trepu telpā, tagad ielīd istabā rei. Otra sieva saka, tas nekas, ka tā, mans arī tāpat darīja, a ko tagad dara, saka, ielīdz pagultā sev dibenu laizā. Saprot, šitas te gan man bija ar Latgali saistīts, šausmas, nesagribēju atcerēties. Braucu no Ludzas uz Daugavpili ar autobusu. Dabraucu de Rāzeknē, šopers saka, tāļāk nebraukšu, jāpārsasāžās cita autobusā. Stāvu Rāzeknē autoostā, nopirts biļeti, lai nepaliktu kājniekos, tomēr gabals. Tagad šofers piedzena autobusu, attaisa durvis, ar biļetēm kāpit visi iekšā. Kā grūdās apgrot, kurš te negribēs palikt ar biļeti ārpus autobusa. Iekāpjam autobusā, atsāžos, sasāžamies, visiem vietas pietika, viena tante priekšā pukšt, dusmīga. Saka, padomāju, kas par tautu, nepaspēju kājas pacelt, jau grauš iekšā. Tajā autobusā, es domāju, es jau ar nepaspēju kājas pacelt, ar nešanu mani tur ienesa. Tā, saprot, agrāk vēl govis lecināja arī, ka veda līdz buļļiem. Un tad, zinu, man kaimiņos dzīvoja vienās mās Anniņa, otrās Pēterīts. Anniņai meklē govus buļļus. Māte saka, Anniņ, ved govi da buļļim, tā vēl nebija to buļļu bez rogiem. Anniņa saka, kā ties aizvedīšu tā gūst, tak neīt. Pēterīti paņem, tas padzīs. Labi, Pēters kā jau vīrietis būdams, Pēters ved govi, Anniņa dzen ar stibīti. Ved govi par mežu, Anniņa saka, Pēter, a kāds buļļis zina tā govs, vajaga vai nevajag? Pēters padomā, viņš saka, vīra galva paliek vīra, viņš saka, laikam savoši. Iet tālāk, Anniņa saka, Pēter, tu kaut ko savot? Pēters, nekā, nesavožu. Anniņa saka, futi, Pēter, tu stulbāks par to buļli. Saprot, padomju laiks. Brežņevs saka, jāceļ bams, citādi nekā nebūs. Kas tad to bamu cels? Komjaunieši. Komjaunieši sabrauc uz bamu, Pēters komjaunietis, Jānis Partorks. Pēters aizbrauc uz bamu, ceļ bamu atspēries. Jānis brauc skatīties, ko tie komjaunieši tur dara, ceļ vai guļ. Aizbrauc uz bamu, izstaigā, visi ir, Pētera nav. Jānis aizbrauc ar melnu Volgu no Latvijas. Atnāk pie savas Volgas, skatās, Pēters laiš Volgā gaisu laukā. Saka, Jāni, ko tu te dari? Viņš saka, elpoju dzimtenes gaisu. Saprot, Brežņevs bija kārs uz medaļā. Savu laiku, to es arī atceros. Bet viņam vietu gribās arī mauzolejā dabūt. Tagad Brežņevs domā, bet kā to Ļeņinu no mauzoleja laukā dabūt? Bet viņam galva bija gudra. Aiziet Brežņevs uz mauzoleju pie Ļeņina, saka, Ļeņin, biedri Ļeņina, Maskavā revolūcija. Ļeņins saka, te jāiet komandēt. Ļeņins aiziet komandēt, Brežņevs ārkā guļ. Atnāk Ļeņins, vieta pa galam. Ļeņins saka uz Brežņeva, Iļjiča kungs, revolūcija beigusies, tagad medaļus dala. Jāiet saņemt, viņš saka. Tā Ļeņins tika atpakaļ savā vietā. Tā Aknīstā ir ļoti daudz raupu. Es domāju, Kalna raupi, Sila raupi, Upes raupi, Lejas raupi. Domā, kur viņu tik daudz mums to raupu te? Un no kā viņi cēlies, es, kad atnācu šeit, man teica, tik nasvīt akmeni gaisā, kaut kuram raupam trāpīsi par galvu. Labi, Rīgā, tramvajā aizbraucu, kā var pazīt savas sāļu puses cilvēkus. Iekāpju tramvajā iekšā, zin, kā tramvajam pietura ik pēc 10 metriem, gandrīz.
iekāpju tramvajs tukšs, es vienīgais sāžu, skatos, vēl 2 sāļi iekāp. Viens pensionārs un viena pensionāra, abi ar spieķīšiem klumzā. Kā tās pensionārs to sievieti palaiž pa priekšu, tā iebāž biļetīti, pļauk, nokomprestā, aiziet sāš. Kamēr tas pensionārs daiet tramvai, sāk iet, viņš aizdenderā uz tramvai otru galu projām. Tā nenokomprestā. Tagad viņš pastāv tramvajs, iet vēl pie tā komprestiera tramvajam, pietura plauk par bremzam, viņš atkal otrā golā aizdenderā ar visu spieķīti. Nenokomprestā biļeti. Nu, tagad tramvajs stāv. Tramvajs stāv, onkulim baile iet pie tā komprestiera. Tik ies, tramvajs sāks iet, aizdenderās vēl. Tā tante gudrāka, viņa uz tā onkuļa saka, nu, tak tu bāž, kamēr stāv. Tas tramvajs. Tā. Jūs ziniet, kas ir ziepes? Nā. Ziepes ir, ka darba laikā priekšnieks noķer ierāvušu, tā ir ziepes, bet jā, vēl ceļu policija trāpās, tā ir ziepes ar šampūnu, oj. Labāk nepiesaukt nelēna. Bet ir ziepes, ka viens cilvēks ieiet veikalā, aptieka, veikalā, un saka, man lūdzu skuju ziepes. Aptieķeriene saka, nu nav skuju ziepes beigušās, ņemiet lūdzu olu ziepes. Nā, es gribu visu smazgāties. Nu, es laikam tā jums būšu izrunājis visu savu programmu. Būtu zinājuši, ka jūs tik jautra tauta būtu sataisījis vairāk. Paldies jums par sporta svētkiem, kaut jūs esiet piekusuši, bet, protams, arī pasmaidīt.